Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. Ar tādu saukli un brīdinājumu visa mācību gada garumā tika rīkota īpaša akciju sabiedrības sadales tīkls kampaņa, kuras ietvaros par elektrodrošības jautājumiem mācību iestādēs tika izglītoti bērni. Aktualizējot elektrodrošības jautājumus, tika izmantota arī virtuālā vide, portālā Draugiem LV izveidojot lapu Elektrodrošība, kas jau piesaistījusi vairāk nekā 50 000 sekotājus. Lielu atsaucību elektrodrošības kampaņas laikā bērnu un jauniešu vidū guva arī portālā Draugiem LV izsludinātais plakātu konkurss, kurā akciju sabiedrība sadales tīkls aicināja izstrādāt pašiem savus informatīvos elektrodrošības plakātus Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. 17. jūnijā šī kampaņa noslēdzās, apbalvojot plakātu konkursu uzvarētājus un vēlreiz bērniem atgādinot par elektrodrošības jautājumiem. Paskaties, draugi, kā viņai skaisti mati. Tu mazgā viņus. Bet, protams. Un, kad tu ej vannā, tu fēno viņus, kad atrodies vannā. Nu, bet, protams. Vai tu trakā? Tā nedrīkst darīt. Vannojoties nedrīkst nekādā gadījumā, jo elektrība kopā ar ūdeni ir ļoti bīstami. Tagad tu zinās to. Bet tā ir bērni. Visa šī mācību gada garumā mēs esam viesojušies apmēram 210 mācību iestādēs, un ja mēs mērojam to apmēru, tad tie varētu būt vismaz 15 000 bērni, kurus mēs esam uzrunājuši un izglītojuši. Bez tam jauniešus visvairāk, protams, mēs esam varējuši uzrunāt caur portālu Draugiem LV. Esam gandarīti par to, ka šim portālam ir šai spēlē, kuru mēs esam izveidojuši, ir bijusi tik liela atsaucība. Ja sākumā tie bija 8000 sekotāji pirmajā dienā, tad uz kampaņas noslēguma brīdi tad tie jau bija 50 000. Tātad mēs paši necerējām sasniegt šādu rezultātu. Maija beigās savukārt mēs visus aicinājām piedalīties plakātu konkursā, veidot, zīmēt, varbūt līmēt plakātu par tēmu elektrodrošība, iesūtīt to mums caur portālu Draugiem LV. Plakātu konkursam tika iesniegti vairāki simti plakāti, no kuriem tika izvēlēti 60 labākie, kuru autori saņēma balvas kampaņas noslēguma dienā. Plakātu konkursā Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. Vecuma grupā no 5 līdz 9 gadiem uzvarēja Linards Jurģis Eglīts no Rīgas. Vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem Pēteris Baķis no Rīgas un vecuma grupā no 15 līdz 18 gadiem Eduards Šepeļevs no Liepājas. Konkursu uzvarētāji savā īpašumā ieguva planšetdatoru, pārējie labāko plakātu autori saņēma veicināšanas balvas. Ikdienā vispār nodarbojas ar zīmēšanu vai kādu grafiku? Jā. Gribētu arī būt grafiskais dizaineris, vai tev bija laptops? Nē, brālim. Tas nav laptops, tas ir planšetdators. Tagad tev būs savs. Jā. Un prieks mājās. Jā. Uzņēmumam akciju sabiedrības sadales tīkls bērnu izglītošana elektrodrošības jautājumos ir viena no prioritātēm. Nākamgad kampaņa tiks turpināta, savukārt elektrodrošības lapa portālā Draugiem LV joprojām ir aktīva, un tajā ir pieejama informatīva izglītojošā spēle Esi gudrāks par elektrību, kurā ir identificētas 10 bīstamas situācijas, kas palīdz bērniem izprast elektrodrošības jautājumus un novērst nepareizas rīcības riskus, mācot, kā pareizi rīkoties saskarē ar elektrību. Mēs esam lielākais uzņēmums Latvijā, kura pāraudzībā vai kura īpašumā pieder šie elektrības stabi, elektrības vadi, un kurš gan cits, ja ne mēs uzņemsimies atbildību par šādu kampaņu organizēšanu. Stāstīt bērniem, stāstīt kombaineriem, stāstīt visiem, kam ir kāds sakars ar elektrību. Ļoti daudz skolās runā par to, kā pasargāt bērnus no nelaimēm, pasargāt bērnus no tā, ka nedrīkstam spēlēties mēs uz ielas. Ir uzmanīgi jāapietās ar uguni, bet ļoti maz tiek stāstīts par to, kāda nelaime var noderēt elektrība. Mums katru gadu cieši bērni no šīs elektrības. Jāsaka, ka nevienmēr cieši no tām elektroietaisēm, kas ir uz lauka, kas ir uz ielas. Ļoti daudz cieši no tām elektroietaisēm, kas ir mājās, kontakti, sildītāji, fēni, ko tu pieminēji. Un šīs kampaņas laikam galvenā nozīme ir tāda, ka vismaz daļai bērnu pastāstīt par šīm bīstamām lietām,
cerībā ar to, ka jūs pastāstīsiet saviem draugiem, saviem kaimiņiem. Un mums Latvijā paies mierīgi šī vasara, jūs varēsiet mierīgi pavadīt skolas brīvlaiku un 1. septembrī doties uz skolu. Es novēlu visiem priecīgu vasaru, piepildītu vasaru un vasaru tādu, lai jums nav jābaidās no elektrības. Garkalnes novadā ir daudzas tradīcijas, kuras laika gaitā veido Garkalnes novada draudzīgo un atraktīvo tēlu. Neatsvarams darbs tiek ieguldīts, lai uzlabotu dzīves apstākļus novada iedzīvotājiem, tiek domāts par infrastruktūras attīstību, kultūras un sporta jomu, tiek ieguldīti līdzekļi, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību novada bērniem. Garkalnes novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties visdažādākajos pašdarbības kolektīvos, apmeklēt kultūras pasākumus, dzīvot aktīvi, pilnvērtīgi un pats būtiskākais draudzīgi. Nesen aizvadītais pasākums Garkalne ripo, kas pulcēja Garkalnes iedzīvotājs Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā, ir viens no pasākumiem, kas ir vērsts uz novada iedzīvotāju saliedēšanu. Laikam tā ir tradīcija Eiroparlamenta, tas ir kā gods tiem cilvēkiem, kurus ievēlēs, un paralēli, kad cilvēks ir izdarījis izvēli par mūsu labākajiem 8 deputātiem, kuri būs Eiropā, tad viņš var atbraukt un pabraukt pa veloceliņu, kur galvpunkts ir Langstiņa pie ezera, kurš, kā jūs redzat, ir šodien pēc laika un viss ideāls atpūtai. Līdzās aktīvajai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam, novadā tiek pievērsta uzmanība arī vides kvalitātei, veidojot zaļi domājošu novadu, tāpat uzmanība tiek pievērsta arī drošības jautājumiem. Tāpēc katru gadu tiek rīkota īpaša drošības diena novada bērniem, lai dodoties vasaras brīvdienās viņiem būtu atgādināts par drošības jautājumiem. Drošības dienas tā ir ļoti svarīgi pasākums sakarā ar to, ka parādās mums tagad siltais laiks, viss peldās, ja visiem jāskrien kaut kur, brauc ar velospēdiem, brauc ar kvadratcikliem, mums jau daudziem cilvēkiem ir kvadratcikli un tā tālāk, motocikliem, automašīnām, jo, skolniekiem ir jāzina, kurā vietā atrasties, kad atrasties un kāpēc atrasties. Bet tas, pat nebūtu tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, lai skolnieki saprastu to, ka, viņiem arī ir jābūt savus dzimtenes patriotiem, jādomā par savu novadu un jādomā par to, kādā veidā saglabāt neatkarīgu, nopietnu Latvijas valsts, tādu, kāda viņi ir, un protams, pēc manām domām vēl labāk. Un bieži vien šīs te, kā es uzskatu, militāra patriotiskā audzināšana dod ļoti daudz tieši cilvēku izaugsmai, un kad viņš redz darbībā, kā darbojās kaut vai policija, kā darbojas zemesardze, kā darbojas armija, tas nāk tikai par labu tam, ko viņš darīs nākotnē un kāds viņš izaugs. 21. gadsimtā zinātnes atklājumi medicīnā ļauj mums ikvienam izbaudīt skaistu un veselu zobu priekšrocības. Bieži, ka paredzentos rezultātā mēs zaudējam pilnīgi veselus zobus. Tātad jāskatās, kur tā infekcija vairāk skar, vai pašu zobu, vai to kaulu, kas uztur zobu žoklī. Medicīnas doktore, pasaules līmeņa praktizējoša zinātniece Alēna Butkeviča doktora grādu implantoloģijā aizstāvējusi vienā no pasaules prestižākajām mācību iestādēm stomatoloģijā – Bostonas Universitātē. Šobrīd strādā Rīgā un savā privātpraksē piedāvā inovatīvākos pasaules līmeņa pakalpojumus stomatoloģijā. Ir 2 veidi. Tas viens veids ir līdz diezgan kritiskai robežai. Mēs vēl varam apstādināt un daļēji atjaunot kaulu augšanu. Tas it kā liekas misticisms, bet nē, mēs no daudziem piemēriem zinām, ka cilvēkam ir pašatjaunošanās spējas. Un pat labāk mēs arī esam nopatentējuši vienu no mūsu metodoloģijām, gan Amerikā, bet tas ir fakts. Mums ir atklājums, ka tas ir fakts, ka mēs varam izraisīt cilvēkā to kaulu reģenerāciju tur, kur mēs vēlamies. Un otrs veids, ja ir pat tālu, un tas kauls vairs, respektīvi, mēs nevaram izaudzēt tik tālu, lai tas zobs atkal būtu stabils. Un tad ir implants. Ļoti liela nozīme ir implanta kvalitātei. Tāpat jāatceras, ka mīti par implantu ievietošanas ilglaicīgumu sen ir pagātne. Gada siltajos mēnešos jo svarīgi pievērst uzmanību savu kāju, pēdu, ādas un nagu stāvoklim, jo pēdas tiek atkārlinātas vaļējos vasaras apavos. Nepatīkamākais viesis, kas uzbrūk kājām, ir kāju sainīte. Jādomā par profilaks katru dienu, ja staigājam ar vaļējiem apaviem vai arī ar plikām kājām. Jādomā par ādas pasargāšanu,
kas ir nevien pārmērīga mazgāšana, bet drīzāk jādomā, kā precīzi skābināt ādu, kā lietot dažādas pretsēņu līdzekļus, kā lietot dažādas ādas mitrinātājs, un šī gadījumā tā nav mitrināšana, bet drīzāk ietaukošana, lai mūsu apkārt ap ķermeni esošā aploksnīte nebūtu vaļā, un te es domāju ādas šūnas, kas ir parasti salipušas kopā, bet tad, kad viņas paliek sausas, tad šūnu maliņas panāk vaļā, starp viņām veidojas ejas, un gan sēnītes, gan arī infekcija iekļūst dziļi ādā. LMP pretsēnīšu gels ārstēs ādas sēnīšu slimības. Par pretsēnīšu gēlu rītos un vakaros apstrādā dermatomikoses skartās vietas ar nelielu daudzumu gēla. Gēlu viegli iemesējot ādā. Ārstēšanās kurs ilgums 2 līdz 4 nedēļas. Bet baudot vasaras jaukumus nevar aizmirst par dabā mītošajiem kukaiņiem, un, kā zināms, viņi arī kož. Viens no galvenajiem līdzekļiem tūlītējā palīdzībā ir galvenokārt pret iekaisumu līdzekļi, un mēs viņus saprotam nevien tādus, ko mēs lietojam pret kodieniem, dažādi balzām un dažādi zieķeļi, bet parasti visiedarbīgākie ir kortikosteroīdi. Pretnīzes gēls no Latvijas ražotāja LMP radīts dažādas izcelsmes ādas un gļotādas niezēm, ādas alerģiskām reakcijām, saules un pirmās pakāpes termiskiem apdagumiem, kukaiņu kodumiem, nātrenei, niezošai ekzēmai un veibakām. Katru dienu desmitiem bērnu gūst traumas, barā un vientulībā. Pētot pasauli vai pierādot sevi draugu priekšā. Apdedzinoties, nevietās čērsojot ielu, uz galvas lecot neiepazītā peldvietā. Daudzas no šīm nelaimēm varēja nenotikt. Tās radušās pašu bērnu un jauniešu izraisītās bīstamās situācijās. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Zvanot uz šo numuru, operators tālāk savienos ar tev vajadzīgo dienestu, ātro palīdzību, ugunsdzēsējiem vai citu dienestu. Transformatoru apakšstācijai pie Slokas pamatskolas tika uzlauztas durvis. Diemžēl neviens par to nepaziņoja Latvenergo darbiniekiem. Tas 13 gadus vecajam Artūram gandrīz maksāja dzīvību. Ziņkārs Dzīts puika ielīd paskatīties, kā strādā elektrības skapis, bet nākot ārā, viņš pieskārās strāvai. Apdulis. Sāpēja, bet nebija spējīgs paraudāt neko. Tā kā transā apmēram. Bet it kā visu atceros. Nelikās, ka stundu gulēju uz zemes. Pēc tam sāku kustēties, bļauju, neviens nenāca, sāku stresot. Pēc tam centos piecelties, piecēlos un domāju, ka es nevarēšu paiet un apgāzos atkal speciāli. Pēc tam sāku rāpot līdz pat tām grantīm, kas tur bija pa to saknēm visām. Un pēc tam tikai piecēlos. Tāpēc man ceļi sāka spiest piecēlos pie vārtiņiem tur un iegāja pateica, lai izsauc ātros. Artūram paveicies. Pēc tik spēcīga elektrības trieciena viņš ticis cauri ar salīdzinoši nelielām sekām. 3 operācijām, amputētu kājas pirkstu, pārstādītu ādu un rētām. Tās ir acīm redzamās sekas, bet šoks, ar ko viņš samaksāja par ziņkāri, ir neaizmirstams. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Katru gadu desmitiem cilvēku, arī bērni, cieš smagas traumas uz dzelzceļa. Viņi šķērso sliedes neatļautās vietās vai riskē skrienot pār sliedēm braucošu vilcienu priekšā. Vilciena bremzēšanas ceļš ir 400 līdz 700 metru. Ja cilvēks izskrien tuvu vilcienu priekšā, to apturēt nav iespējams. Skaļā taura, krāns, gaisa šņāc no bremzes krāna, tas viss. Tas tādā vienā tādā kopumā aiziet vienkārši tā situācija, pazūd tā laika izjūta. Un
tagad gaidi to, ja paspēs viņš pāriet vai nepaspēs, jā, un nepaspēja dzirdi tikai to tādu dobju, to troksni, kad ķermenis atsitās pret to virsbūves priekšu vai sāniem, un viss apstājies, vēl gaisa no mašīnas krāna izlādējās, un stāv to brīdi, jā, šoks. Nākamā rīcība, jā, ziņo, centies mobilizēt, ziņot dispečeram. Un tagad jādodās skatīties, jā, kas tad ir labākā gadījumā, kad ieraudzīt to, ka būtu viņš traumēts, jā, kad ieraug to cilvēku masu ķermeni, jā, kas ir pārvērtusies kaut kādā bezveidīgā masā, jā. Tas ir smagi, jā, un pie tā nevar pierast. Daži no mūsu varoņiem sārstēs pušumus, noņems ģipsi un atkal būs tikpat vieglprātīgi. Citi nekad vairs nepārkāps robežu, aiz kuras apdraud sevi. Katru dienu desmitiem bērnu un jauniešu gūst traumas. Tas notiks arī šodien. Bet daudzas no šīm traumām var nenotikt, ja vien mācēsi atpazīt bīstamas situācijas. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Pateicamies par atbalstu filmas pārraidīšanā uzņēmumiem KMK projekts, Lakalme, KMM Metāls, Zemnieku saimniecībai Tēriņi, Sijā Kureks un zāļu lieltirgotavai Sijā Jelgava Farm.